Augusta sākumā militārajā bāzē Ādeža notika Valsts aizsardzības dienesta karavīru vecāku diena. Tās laikā vecākiem bija iespēja iepazīties ar bāzes infrastruktūru un dienesta ikdienu un aplūkot ekipējumu. Nacionālo bruņoto spēku rīcībā ir nonākusi pirmā pilnībā Latvijā ražotā 6x6 Patrija bruņumašīna. Pēc svinīgās ceremonijas bruņumašīna pastāvīgā lietošanā tika nodota 3. Latgales brigādes zemesargu rīcībā. NDS karavīri un zemesargi piedalījās militārajās mācībās Northern Strike 2024, kas norisinājās Amerikas Savienotajās valstīs Mičiganas štatā. Šogad mācības bija vērstas uz valsts drošību un aizsardzību pret bezpilota gaisa sistēmām. Nacionālajie bruņotie spēki sadarbībā ar valsts nekustamajiem īpašumiem ir pabeiguši teju 20 km gara žoga posma izbūvi uz Latvijas-Krievijas robežas. Austrumu robežas stiprināšanai tiek piegādāti un tiks izvietoti pretmobilitātes šķēršļi, betona bloki, prettanku eži un pūķa zogi.